Kas ir tā vieta, kur var iegādāties gan visu nepieciešamo cīņai ar rudens nejaukajiem vīrusiem, gan arī ikdienišķas personīgās higienas priekšmetus? Turklāt vēl saņemt profesionāļu konsultāciju. Protams, tā ir aptieka. Aptieku produkcija ir visai līdzīga. Kas tad ir tas īpašais, kāpēc pircēji kļūst lojāli kādai no aptiekām? Kad vaicājam pircējiem, izdarot dažādas pētījumus vai arī fokus grupās, pirmais, kas nāk prātā visiem, ir, ka Eiroaptiekā ir labākās cenas. Un otrs arī atzīst, ka mums ir ļoti labi farmaceiti. Tieši tāpēc Eiroaptiekas vadība galveno uzsvaru likusi tieši uz darbinieku profesionalitātes paaugstināšanu. Nevelti, jo farmaceitam taču ne tikai jāspēj konsultēt, bet jābūt arī labam psihologam, dažkārt tiekot galā ar sarežģītām situācijām. Novērot tendence, ka pircēji iemīļo vienu konkrētu farmaceitu, kurš kļūst par tādu kā uzticības personu. Eiroaptieka ir uzņēmums, kas dod darbu 300 Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat aptieka īpaši atbalsta vietējo uzņēmēju produkciju, piemēram, pašmājās ražotus uztura bagātinātājus vai kosmētiku. Cilvēkiem veselība ir vissvarīgākais, kad novēlu daudz laimes dzimšanas dienā, svarīgākais, ko novēlu parasti ir veselība. Un tā tas ir. Ja cilvēks pagaidām ir vesels, viņš neko nejūt, bet tiklīdz kā klauvē slimība pie durvīm, tad tikai saprot, cik tas ir ļoti no svara. Bez veselības nekas nevar būt. Eiroaptieka turpina attīstīties arī šajā netik vieglajā laikā. Tiek vērtas vaļā jaunas aptiekas filiāles, šobrīd visā Latvijā tādu ir 40, kā arī pastāvīgiem pircējiem tiek piedāvātas dažādas priekšrocības. Viena no tādām ir jaunā medus karte, kurai šāds nosaukums dots tāpēc, ka līdzīgi kā bites vāc medu, aptiekas apmeklētāji ar šo karti var vākt dažādus labumus, piemēram, krāt speciālus eirolatus, ar kuriem vēlāk var daļēji apmaksāt pirkumus. Eiro naudiņas iegūstamas pērkot zāles ar valsts apmaksātajām receptēm vai akcijas preces. Karte paredz arī 6% atlaidi visiem pirkumiem. Lai iegūtu šo lojalitātes karti, vispirms jāaizpilda anketa. Tās aktivizēšanas maksa ir 49 centīmi, bet pensionāriem 20. Jūs noteikti būsiet ievērojuši, ka farmaceiti daudzajos plauktos orientējas gandrīz bez skatīšanās, tiklīdz esat nosaucis, kādas zāles jums vajadzīgas. Kā tas ir iespējams? Izrādās, viņiem izstrādāta sava izkārtojuma sistēma. Piemēram, tajos plauktos, kas tuvāk kasei, farmaceiti izvieto zāles slimībām, kas ir visizplatītākās konkrētajā rajonā. Visbiežāk atsevišķā plauktā glabājas zāles konkrētam orgānam, piemēram, sirdī vai kuņģim. Daudz pircēji atzinīgi novērtē Eiroaptiekas pašapkalpošanās plauktus, kur izvietotas preces, kas nav zāles. Tas ir ērti, jo tad visu var izpētīt, pataustīt un mierīgi izvēlēties. Eiroaptiekā iespējams bez maksas izmērīt spiedienu, turklāt papildus katru mēnesi tiek piedāvātas arī dažādas ātrās bezmaksas pārbaudes, piemēram, holesterīna līmeņa, ādas tipa vai svara noteikšana, redzes testi un citas, kas gan ārsta apmeklējumu tomēr neaizvieto. Jautājums, kas daudzus neliek mierā, kā farmaceiti var izlasīt ārstu bieži vien nesalasāmos rokrakstus? Izrādās jau studiju laikā viņiem tiek dotas kaudzēm recepšu, kuras jāiemācās izburtot.